Šodien esam kopā ar Edgaru Bērzu, kurš ir Zemgales būvservisa vadītājs un ir arī investējis savā saules parkā, par ko tad arī šodien runāsim. Edgar, pastāstīja, vai tiešām ir vērts investēt saules parkos un bateriju sistēmās? Protams, ka ir vērts uz investīcijām vienmēr jāskatās ilgtermiņā. Šobrīd tieši bateriju sistēmas ienes lielu naudu agregācijas tirgos, kas bateriju atpelnīšanas periodus krietni samazina laika sprīdi, un tie pat ir 2-3 gadi, kad atmaksājās. Ja skatās, ka baterija kalpo 10-15 gadus, tad pārējie gadi ir tīrā peļņa. Vai tiešām pēc 2 gadiem būs tie ienākumi tādi paši kā šobrīd? To nevar, protams, prognozēt, bet šī brīža rādītāji, kas ir, piemēram, par šo tekošo gadu 6 mēnešiem, ienākumi ir ap 5 līdz 7 tūkstoši mēnesī no 300 kW un baterijas sistēmas, kas ir 600 kWh akumulators. Tad, vēl, ja turpināšu pelnīt atlikušo gadu, es būšu jau atpelnījis 1/3 vismaz no iekārtas ieguldījuma, vai pat vairāk, drīzāk, jo šobrīd jau tuvojas 1/3 pēc pusgada ieguldījuma. Jā, 33% atdevu sanāk tavai investīcijai. Jā. Tas ir kopā ar saules paneļu izmaksām? Nē, tas ir tieši bez sistēmai. Saules paneļu izmaksas un bez sistēmas šobrīd ir aptuveni vienā līdzīgā apjomā. Ja bez izmaksāja ap 150 000, tad arī saules paneļa daļa arī 150 000. Saules paneļa atmaksāšanas periods šobrīd ir ap 10-12 gadi, kas ir krietni ilgāks, protams. Bet apvienot abas sistēmas vienā, atkal tā sistēma atmaksājas ātrāk krietni. Jā, tad sanāk, ka baterijas sistēmā šobrīd ir daudz izdevīgāk investēt. Jā, šobrīd ir izdevīgi likt pat bateriju sistēmu bez saules paneļiem, jo tirgu bateriju nav tik daudz, lai agregētu elektroenerģiju. Ja tīkla stabilizēšana ir saistoša tēma priekš tevis un vēlies ar to arī nopelnīt, spiedz zemāk, lai uzzinātu vairāk. Easy and T and meditation.